9. februārī Daugavpils novada Demenes pagasta kultūras namā norisinājās starptautiskais mūsdienu deju festivāls Snowdance, ko rīkoja Daugavpils novada kultūras pārvalde un Demenes pagasta pārvalde sadarbībā ar Zarasu kultūras centru Lietuvā. Festivāls notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu Jaunrada mana cerība ietveros, un tā mērķis ir veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā caur kultūras un mākslas aktivitātēm. Festivālā piedalījās 12 Daugavpils novada un 3 Zarasu rajona mūsdienu deju kolektīvi, kas darbojas dažādos deju žanros – Eiropas dejas, hip-hop, austrumu dejas, līniju dejas, sporta dejas, estrādes dejas un citi veidi. 4 deju kolektīvos darbojas arī Daugavpils novada un Zarasu rajona iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām. Tā bija patiešām mūsu labu draugu un partneru Zarasu kultūras centra ideja startēt pārrobežu sadarbības programmā un izvēlēties tēmu, kas tā kā drusciņi pakustinātu lauku jaunatni, kultūras namu dzīvi laukos. Un arī, varbūt atkal mūsu stiprā puse bija tā, ka mēs jau pirms tam bijām diezgan daudz strādājuši arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā mēģinājuši piedāvāt viņiem dažādas kultūras pakalpojumus un iespējas. Tad arī šīs visas mūsu idejas pieredze bija šī projekta pamatā. Projektā ir iesaistītas 4 Daugavpils novada kopienas – senioru deju kopu Magonis no Višķiem, Špoģu mūzikas un mākslas skolas tautas lietišķās mākslas studija Pūpoli, Daugavpils novada kultūras centra Moda H grupa un Demenes kultūras nama deju ansamblis Flash. Deju ansambļa Flash vadītāja Olga Kušnera uzskata, ka dalība projektā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir lieliski iespēja pārvarēt savus kompleksus un nebaidīties tiekties pēc nospraustajiem mērķiem. Во-первых, это большой опыт. Во-вторых, не буду скрывать от того, что я сама человек с ограниченными возможностями. Pirmkārt, tā ir liela pieredze. Otrakārt, neslēpšu, ka es patiesi esmu cilvēks ar kustību traucējumiem. Darbs kultūrā ir mans dzīvesveids. Dejās es varu atbrīvoties no visām negācijām un noņemt stresu. Tieši to es cenšos sniegt arī bērniem. И убрать даже весь негатив, который он есть именно в танцах. И то же самое даю понять детям. Projektam noslēdzoties, skatītājiem vēl tiks prezentēts Moda H grupas teātrālais uzvedums Mazais princis. 27. februārī Daugavpils novada kultūras centrā norisināsies projektam veltīta konference. Savukārt 8. martā Zarasos mākslinieciskie kolektīvi rādīs savus priekšnesumus projekta noslēguma pasākumā.